cilvēku izsakošanu, noklausīšanos. Viņi varēs klausīties tā tālāk, ko viņš vēl tur stāsta, jā. Tāds sajūta, ka mēs tādā Gestapo valstī tulīt dzīvosim. Siliņa, no kura gala sākt, pie kā ķerties? Vai tu esi dzirdējis, ka mūsu premjera atzītu kādu kļūdu? Viņi te Pāles Daugavā ir, jā? Vienotība un valdības vadītāji tajā skatā, vai viņi ir zaudējuši saikni ar realitāti, jā? Un šobrīd tur viss kā žurkas bēg no tā kuģa. Viedā industrializācija, ekonomikas transformācija. Vai tad tā nav tā primārā drošība? Tas viss ir tāds ķepu, kur ir Lietuva un Igaunija, kur viņi tagad? Nu, iedomājies, tikai 267 miljoni. Un šis te teātris un smiekli un tās komisijas, tas ir tikai folklora. Linda, nu mums pēdējo dienu tāds karstākais kartupels, tas, protams, ir siliņa, bet mēs nesāksim ar siliņu, bet mēs parunāsim par katra mūsu privāto dzīvi, kurā sāk, teiksim tā, solīt pa solītim vairāk tā kā tajā Orvela grāmatā sāk atgādināt, un šoreiz mums ir tāda lieta kā operatīvās darbības likums. Ko viņš paredzēs? Nu, jā, varētu likties, ka tas operatīvās darbības likums tāds ļoti tehnisks, bet tas patiesībā ir par cilvēku izsakošanu, noklausīšanos un vēl dažādām, teiksim, operatīvām darbībām, kuras veids parasti slepeni, lai dabūtu kaut kādu informāciju. Un parasti cilvēks arī nezina, ka šādas izsakošanas tiek veiktas vai ka viņš tur tiek noklausīts, novērots. Un faktiski šādas lietas drīkst veikt tikai ar tiesnešu atļauju. Ļoti konkrētam paredzētam mērķim. Teiksim, kādam liktos, ka tu esi cilvēkēdājs, ja? Šeit jāvāc informācija par to esi vai neesi, ja? Bet klausās saka, nē. Patiesībā, viss tas savākais materiāls liecinātu, ka tu neesi cilvēkēdājs, ja? Bet parādās tajā noklausītajā materiālā, ka tu kaut ko neesi, pieņemsim, valstī kaut kādu nodokli samaksājis, ja, vai vienalga kaut ko citu, ja, tur kaut kādu citu pārkāpumu es izdarījis, ja, tad šo te noklausīto informāciju varēs atdot tai kaut kādai citai iestādē, ja, kad pēc tam saka, ka reku paklausieties, mēs to čalu klausījāmies, jā, reku, lūdzu, ja, šitien ir cits pārkāpums, kas faktiski nozīmē to, ka tā absolūti cilvēku privātā telpa, kļūst tāda ļoti vāji pasargāta, ja, un tad kur ir tās robežas, cik tālu varēs kādam izsakot vai ne, un kur vispār šie materiāli nonāk un kā un kāpēc. Šis ir ļoti liels jautājums, ja, un tā kā mēs šobrīd tādā redakcijā, kā tas ir iesniegts, viennozīmīgi esam pret to, tā kā ir ļoti jātur rokas pulsa, ja, un diezgan liels satraukums. Ja. Bet tas, kā es to dzirdu, kā tu stāsti, Jā. tas faktiski, teiksim tā, mums pa tiem spēcdienestēm mums ir viss, kas ir bijis Latvijā, un stāsti ir dažādi, bet es tā redzu tā, ka, piemēram, mums vai kāds nepietuvinās savs cilvēks ir par kādu cilvēku, kaut kādu informāciju ievākt, bet viņam īsti nav pamata. Un viņš var izdomāt, un tas, ko tu principā stāsti, tas dod šo augsni, piemēram, kaut vai cilvēkēdā, izdomāt šo mākslīgo pamatu, bet faktiski pārbaudīt īstenībā nevis šai virzienā, pārbaudīt visu, ko tev vajag. Jā, tas tā droši skaistie skaļie saukļi, un iespējams tas tā ir par valsts drošību, jā, un tā tālāk. Skaistas ir ļoti, tāds, kā saka, vērā ņemams iemesls, jā. Bet tātad, kā es jau teicu, līdz šim tas regulējums ir tāds, ja neapstiprinās tas fakts, dēļ kura, tas mērķis, dēļ kura ir šī informācija vākta, šī ievāktā informācija bija jāiznīcina. Tagad viņi varēs klausīties tā tālāk, ko viņš vēl tur stāsta, jā. Kas vēl tur, jā, tāds, un tas vienkārši, man liekas, diezgan absurdi, jā. Tāds sajūta, ka mēs tādā Gestapo valstī tulīt dzīvosim, kur klausīsimies, reportēsim, jā, un tā kā, zinās drīz, kādas krāsas apakšbiksēm tu staigā, jā. Un tāds iedziens kā privātās dzīves neaizskaramība, tas būs tāds kaut kas no tādas pagātnes, kas vairāk vienkārši... Jā, interesanti, kā turpināsies šī diskusija, likums ir uzsācis savu gaitu Saeimā, jā. Tiks skatīts arī komisijā, kurā es darbojos juridiskā komisijā, paklausīsimies tos argumentus, jā. Bet tas arī, ko es vēroju, ka cilvēki nedaudz arī baidās atklāt paust savus viedokļus, un tas faktiski tā demokrātijā arī nav labi, ja. Cilvēki baidās izteikt savu viedokli, jo tu uzreiz tiec mests kaut kādā tādā, jā. Nav tāda normāla diskusija, bet tev uzreiz tiek uzlikts tāds spiedoklis, jā, kaut kā. Es nerunāju tikai par valsts drošību, bet vispār par tādiem principiem un tādām cilvēktiesībām, ko drīkst darīt un ko nedrīkst darīt.
Premjere Evika Siliņa. No kura gala sākt, pie kā ķerties? Bēdu ielai skaties, uz kuru pusi grib. Šodien arī Saeimā viņai bija ziņojums atskaite par viņas padarīto pēdējā gada laikā. Mums vairāk jāstāsta tādā kontekstā ne tikai par Eviku Siliņu, bet vispār par jauno vienotību. Ko mēs tik nedzirdējām pēdējos gadus, kas mums netika solīts? Viedā industrializācija, ekonomikas transformācija. Un visu laiku, katru gadu, iet runa, ka tūlīt mēs te nodrošināsim kaut kādu uzrāvienu. Vai tev rodas pārliecība, ka šis uzrāviens vismaz viņi centās kaut ko nodrošināt, vai tas ir atkal tikai palika tādo skaistu vārdu līmenī? Jā, patiesībā retorikai ar realitāti. Tur ir ļoti liela atšķirība, ļoti dziļa plaisa tajā visā. Tas lielākais iebildums mans ir, ka šie mērķi un rezultāti vispār nav izmērāmi. Ja? Ko nozīmē mēs darīsim? Veicināsim, attīstīsim. Un tad viņiem liekas, ka ja viņi pieņemš kaut kādu lēmumu vai likumu, vai sasaukšu kaut kādu darba grupu, tas jau nav rezultāts. Tas ir kaut kāds process. Tu nedrīkst. Process nevar būt rezultāts. Vai tu esi kaut ko tu ar to esi sasniedzis, ja? Vai pieņemsim, šis te arī, viņi saka, ekonomisks izrāviens, viņi tur plātās ar to ekonomiskā izaugsmu 2,1% un tur augstāk Eiropā. Kāds tad mums ir tas bāzes punkts, no kura mēs skatāmies šo 2,1%? Mēs jau to savu 2,1 nevaram salīdzināt ar kaut kādu procentu, kas ir lielākās attīstītākās valstīs. Mēs joprojām ar visiem 2,1 esam pēdējās vietās. Ja? Manuprāt, mums Bulgārija tūlīt apsteigs. Ja? Tajā 2,1, vai viņi tur ir ierēķinājuši, mums ir viena no lielākām inflācijām bijusi. Līdz ar to visi tie dati, viņi ir tādi, uz kuriem viņi balstās, tie ir tādi ļoti viegli interpretējami, ja? Un svarīgāk būtu skatīties cilvēku noskaņojumā. Un cilvēku noskaņojums, mēs paši jūtam, ka tas nav īpaši labs. Un cilvēki tiek komentāri skarbi, ja, izsakās par ne tikai mēs kā opozīcija, ja, bet vispār, kas notiek, vai tiešām ir vienotība un valdības vadītāji tajā skaitā, vai viņi ir zaudējuši saikni ar realitāti, ja. Tas nemitīgais komplementārisms un viss tik skaisti, tas rozā brīles, ja, bet realitāte ir pavisam savādāk. Un vēl viens aspekts, skaidrs, ka drošība ir svarīga esošajos ģeopolitiskajos apstākļos, bet tas, ko viņi dara, šī tāda pārspīlētā drošības uzsvēršana. Katrā uzrunā, tur ir vairāk kā pusi no viss, pat vēl es domāju, pie 60-70% no visām uzrunām, visi par drošību tā tālāk. Tad man gribas pateikt, hei, vai tad drošība arī nav pirmajā vietā tas, ka mēs domājam, tas ir mūsu cilvēks. Ja cilvēki būs neapmierināti, nepēduši, nepieejama medicīna, rūpes par savu nākotni, cilvēkam nav droši justies savā valstī dēļ ekonomiskās situācijas, vai tad tā nav tā primārā drošība? Jā, protams, mums ir svarīgi, kas notiek reģionā. Un tur mēs diezgan labi tiekam galā, bet es nedomāju, ka šī tikšana galā ar aizsardzības jautājumiem ir kaut kāds ļoti īpašs Siliņas valdības nopelns. Tas ir tas, ka mēs ejam līdz citām valstīm, un tā ir tāda reģionālā politika. Jā. NATO. Eiropas, tur, teiksim, Baltijas valstu politika, lai gan tagad Siliņa grib izlakt ārā ar šiem aizliegumiem, tirdzniecības aizliegumiem, viņi, tā kā Latvija viena grib kaut kur startēt. Ar Krieviju un Baltkrieviju. Jā, lai gan es uzskatu, ka tas ir arī būs diezgan liels trieciens par mūsu ekonomiku, ja mēs izdarīsim vienu pašu kaut ko. Neturoties kopā ar reģionu, neturoties kopā ar Baltijas valstīm, ja? Jo, ja preču plūsmu mēs aizliegsim caur Latviju, tāpat tās turpināsies caur Igauniju un Lietuvu. Līdz ar to šīm darbībām būtu jābūt koordinētām. Bet visu pirms drošība pirmām kārtām ir arī mūsu cilvēki, ja? Un ja cilvēki ir neapmierināti ar valdību, un tas neapmierinājums ir tā neapmierinātība ir tik liela, ja? Tad nedod Dievs, ja? Pienāks mums x stunda, un kā? Cik cilvēki būs gatavi doties. Es zinu, es esmu gatava, es nekur netaisos, nebraukt vēl kaut ko, bet pie šādas valdības attieksmes pret cilvēkiem, ko jūs no viņiem sagaidat, man ir jautājums. Un te dara aizdomāties, ja? Par šo te tiešām par uzticamību valdībai, un cik cilvēki uzticas, un cik cilvēki ir gatavi nolikt galvas par savu zemi, ja?
Redz, tas tieši tas, par ko tu saki, par tiem aizliegumiem. Jā. Ja mēs salīdzinām to, cik ir no tās pašas koalīcijas bijuši priekšlikumi par kaut kādu attīstību, kaut ko piesaistīt, kaut ko atvērt jaunu. Bet vienīgais, nu labi, ne vienīgais, bet tas lielais, tas leitmotīvs, par ko iet runa, aizvērt, demontēt, slēgt kādus, var uzlikt kādus ierobežojumus. Nē, nu vārdos jau viņi saka, jā, bet atkal, cik tas ir izmērāms, jā. Nu, redz, tikko arī vienā tur savā kaut kādā tur tajā intervijā Siliņa teica, viņa esot atvedusi mums mākslīgo intelektu, jā. Nu, tas arī viņi te izteica. Mākslīga intelekta centrs. Izteica, jā. Bet tur ir viens cilvēks, tas centrs, jā, un atkal, cik tā, nu, kā tur tas būs, tas ir, nu, tā lai privātie nodarbojas ar mākslu, ko viņi tur taisa. Man liekas, viņiem pašiem, dažreiz viņi dara lietas, kur viņiem pašiem īsti nav skaidrs, jā, ko viņi dara, kā viņi dara, jā. Un arī, nu, šīta birokrātijas samazināšana par 25%. Ko jūs samazināt? Jūs samazināt rindas, jūs samazināt dokumentu skaitu, kas cilvēkam jātērē, jūs samazināt birokrātijā ierēģņu skaitu, kas nodarbosies ar birokrātiju. Viņi paši nespēja atbildēt uz tiem jautājumiem, jā. Visu kopā. Nu, tas ir kā? Kā jūs to izmērīsiet? Pēc kā, jā? Bet izrādās šis te arī kaut kāds cipars ir paņemts no kaut kādiem Eiropas dokumentiem. Tas viss ir tāds ķepu, jā. Un tad viņi saka, mēs nemaz nav tik traki, mēs labi dzīvojam. Jā, es piekrītu, ka mēs dzīvojam labāk iespējams nekā mēs dzīvojām tur pirms 23. Jātājums, ar ko mēs salīdzinām? Es domāju, ka mums būtu jāsalīdzina nevis ar kaut kādu tur, negribās apvainot nevienu valsti, ja gribētos teikt kaut kādu bankotu, kaut gan negribētos saukt nevienu valsti, lai kādu neaizvainot, ja? Bet kaut kādu tur čubriku valsti, ja? Nevajag mums salīdzināt. Ar Somāliju. Nē, nu arī neapvainosim nevienu. Mums vajag salīdzināties ar kaimiņiem, ja? Ar kuriem mēs esam startējuši no vienādām pozīcijām, tad, kad mēs atguvām neatkarību. Ja? Lietuva, Igaunija. Paskatieties, kur ir Lietuva un Igaunija, kur viņi tagad. Ja? Un kā lietas attīstās, protams. Un vēl viens jautājums, protams, visur ir kļūdas, arī Igauņi kaut kur kļūdās, arī lietuvieši, ja, un tā tālāk. Vai tu esi dzirdējis, ka mūsu premjera atzītu kādu kļūdu? Vai viņai vispār ir kļūdas? Vai viņai viss ir kolosāli? Viņai viss ir kolosāli. Jā, pēdējie tvīti, kur vienkārši liek matiem sacelties stāvus, ir bijuši ar demogrāfiju mums nemaz nav tik slikti, jā. Tiešām? Nu, un tad, jā, Rail Baltica viņi tūlīt uzliks uz sliedēm un vēl, saprot. Nu, šitā pilnīgi, nu, tāds man sen šitāds assessments mums nav bijis. Nav bijis tāds vienkārši, nu, godīgi sakot, bail paliek. Es tā pieķēros viens tās instants moments, ko viņi arī tagad gan ziņās teica, gan arī no tribīnas, tas, ka tagad uzņēmumu it kā varot atvērt caur uzņēmumu reģistru 5 minūšu laikā. Ne, it kā jau tas būtu labi, bet man jautājums, cik ilgi vajag bankas kontu, lai atvērtu? Mēnesi? Tur jau kāds jau bija iekomentējis par šitām 5 minūtēm. Nu, Dievs dod, lai tā būtu. Es gan godīgi sakot neticu, ja, ka tā ir. Ja. Jā, un viss pārējais, nu. Viss pārējais par to bankas kontu, un tur ir vispār labākā. Viss tas finanšu kapitālais remonts, viņš joprojām ir. Jā. Tie vienkārši skaisti vārdi, ja viņai liekas, ka Eiropā mūs kāds apskauž, tad es nezinu tiešām. Tu jau pieskāries tēmai, Rail Baltica, tas laikam tās asākās diskusijas, kas bija pēdējās dienas, to, ka viņa televīzijā raidījumā TV24 pateica, ka tad, kad raidījuma vadītāji pateica, ka vai tā kā nav tā, ka tieši jūsu laikā sākās tās vislielākās problēmas Rail Balticā, viņi tā pasmējās, vai kā tad tā, mēs taču esam tie, ka šīs problēmas vispār pacēla, ka tev tur 10 gadus nekas netika vadīts. Tāpēc tas iespējas radās tāds, ka tieši jūsu valdības laikā ar to Rail Baltica ir notikusi lielākā katastrofa būtībā. Kāda vien var notikt? Gan tas ir. Mēs izvilkām ārā visu to, kas tur nebija darīts 10 gadus. 10 gadus, manuprāt, tas projekts vispār nav ticis normāli vadīts. Un šobrīd vienkārši mēs izcēlām ārā to, cik tas maksā, kā viņš ir vadīts, kas to ir, kas vispār tur notiek. Un šobrīd tur viss kā žurkas bēg no tā kuģa. Kurš vadīja valdību pēdējos 8 gadus? Jā, nu taisnība tev ir par to, kurš vadīja valdību. Mēs skaidrs, ka Vienotība vadīja valdību un tā. Nu, protams, visu atbildību Siliņai nevar uzmest. Jā, par to, ko mēs varam viņu vainot par to, ka vēl joprojām šī atbildība par Rail Baltica nebija, nu, it kā viņi
kurš tad atbild? Viņa jau pat tā kā iet prom no viņas, jā, tagad meklēs vainīgos. Tagad ir cik 7 mēneši līdz vēlēšanām meklēs vainīgos, jā. Ir pietiekami daudz informācijas, par kuru es nevaru atklāt runāt, jo informācija ir ierobežota slepenība uzlikt, jā. Par Rail Baltiku. Jā, par Rail Baltiku. Diemžēl, jā, un te ir atkal lielais jautājums, kādēļ šī slepenība, jā? Vai tas ir dēļ tā, ko dara, ar ko dara, par kādām summām, ja un tās summas ir miljonos, un vai tas, ko dara, vai tas vispār ir nepieciešams, un vai tā atkal nav naudas kārtēja izpļakarēšana, ja? Bet tas nevar atklāt runāt par to, kas tas tāds ir, jo ir ierobežots pieejamības status, ja? Un tad ir jautājums, bet kur ir kā tad paliek ar sabiedrības interesēm, vai sabiedrībai nav tiesības zināt, un cik ilgi mēs slēpsimies aiz šīs ierobežotās pieejamības, aizbildinoties, vai tas ir komerces noslēpums, vai tas ir tās, piedodiet, es tam vairs neticu, ja? Paskatoties uz to murgu, kas notiek, te ir jāpieņem vienkārši kardināli lēmumi, jāpasaka, mēs šo projektu apturam līdz kamēr mums vispār ir pilnīga skaidrība, ja? Nevis slēgt kaut kā, te pāles Daugavā ir, ja? Mēs par to pāli runājam no pirmās dienas, kopš mums ir Saeimas tribīne, ja? Pat vēl, mēs esam brīdinājuši, ko jūs darat, kas tā tālāk. Tagad 3 gadu, tagad kaut kādu taisīs, kaut kādu tur to izmeklēšanas, to vienu komisiju, otru taisīs par to, kur tagad ir uzvarējis konkursā, vienkārši kaut kādu tur tas sliežu pārmīs, kas maksā 267 miljonus vairāk, ja? Piedomājies, tikai 267 miljoni. Man liekas, vispār jau, lai vispār saprast, tās ir abnormāli liels vienkārši naudas summas. Cilvēkiem ir grūti aptvert, ja? Vienkārši, ka viss, kas ir aiz miljona, tas jau ir kaut kā, tā. Cilvēks labāk saprot, ka kāds nofiņķī caurlaidi, ja, vecerīgs, ja? Ir grūti saprast, ka kāds var nofiņķīt 267 miljonus, ja? To vienkārši ir grūti aptvert. Bet, diemžēl. Un pie tā visa bijušais kancelēs vadītājs Citskovskis nāca klajā ar paziņojumu to, ka viss tas, ko tajā saucamajos sabiedriskajos mēdījos, kad iet kāds no augstajiem valdības pārstāvjiem, ka viņu tur faktiski nevis pret spālu, bet vienmēr glauda pa spālē. Tas ir, ka visi jautājumi vienmēr tiek saskaņoti, un nevēlamie jautājumi vienkārši tiek izslēgti. Jā. Faktiski tas, ko Citkovska kungs pirms pāris dienām, tas bija vakar, pauda pieprasījuma komisijā, atklāti pasakot, ka tajā laikā, kad viņš 7 vai 8 gadu viņš vadīja valsts kanceleju, arī viņam ir bijušas norādes par ļoti konkrētām lietām, par kurām nedrīkst runāt, ko nedrīkst teikt, kur pateikt kaut kādu puspatiesību, kur samelot, jā. Citkovska kungam nebija iespēja tā ļoti gari izteikties, jā, jo komisijas vadītāja bija diezgan satraukta vispār sakarā ar Citkovska kunga ierašanos, bet es domāju, ka mums būs iespēja paklausīties konkrēti, uzzināt, kas tie ir bijuši par gadījumiem, jā. Ir zināms satraukums arī par šiem te izteikumiem, zināms satraukums ir arī novērots medijos, jā, tieši tas, kas vakar un arī šorīt, jā, un faktiski tas nav labi. Tas jau nav vēršanās pret mediju. Tas ir vēršanās par to, ka mēs gribētu, lai šī vienlīdzīgā attieksme būtu pret visiem. Jā. Un faktiski ir jāizbeidz šī komplementārā žurnālistika, jā, attiecībā pret valdības vadītājiem, valdības ministriem, kur ir izmeklējušā žurnālista. Kāpēc neviens neprasa par šo te ārprātīgi daudz ierobežotas pieejamības, jā, informācija, kāpēc mums viņa nav pieejama, jā, kas, un tā tālāk, jā. Tas ir mūsu valsts finanšu resurss, ja? Tā nauda, kura tiek aizplivināta projām Rail Baltikos, Air Baltikos, ja par to naudu mēs varējām nodrošināt labākas vecumdienas, ja, mūsu pensionāriem, par to naudu mēs varējām saīsināt rindas pēc medicīnas pakalpojumiem, un medicīna, tas ir graujoši, kas šobrīd notiek medicīnā, vienkārši arī izglītības, tā ir mūsu nauda, lai mēs to saprastu, ja? Un mēs nedrīkstam pret to viegliprātīgi attiekties. Un tās summas ir baisas, ja? Un tieši es arī domāju, ka šī brīža satiksmes ministrs, ņemot vērā, ka viņi tomēr ar Briškanu kungu ir kolēģi, ja? Un Briškanu kungam jau ļoti liela ir ietekme bijusi Rail Baltica vispār kā tādā projektā, jo viņš ir bijis viens no kā saka, galveniem spēlētājiem tur projekta vadības ziņā, jā, un tā tālāk, jā.
Un kāpēc, lai mēs uzticētos, ka viss tur tas, kas tagad tiks izmeklēts vai vispār, kas tiek darīts, ja tas ir tāds ļoti atklāti. Līdz ar to, es domāju, pilnīgi noteikti būtu jāmaina satiksmes ministrs un nevis tikai, kā saka, personāžu ziņā, jā, bet vai tas ir jānodod politiskai partijai, lai gan es domāju, ka arī nē. Iespējams, būtu jāpieaicina absolūti pilnīgi satiksmes ministrs, kas ir profesionāls cilvēks un kas nav saistīts ar kādu no politiskām partijām. Bet es nedomāju, ka Eriks Siliņš kādu šādu radikālu soli vispār ir gatava. Līdz ar to viss, ko viņi saka, un šis teātris un smieku un tās komisijas, tas ir tikai folklora. Skaidrs, ka visi ļoti labi zināja un nevar palikt nepamanīts tik liela mēroga projekts.